Bet atceramies, ka pirms ar to darboties, ar tādām masveida operācijām, pārliecinamies, ka tiešām tas, ko mēs gribam, tiem dokumentiem, kuriem mēs šo partneri vēlamies piešķirt, ka tie tiešām ir tie, jo masveidā mēs varam piešķirt daudziem, bet pēc tam atpakaļ ceļš ir pa vienam dokumentam. Tieši tāpatās mēs rīkojamies arī šajā parāda apmaksu un kontēšanas logā, atlasam, ieliekam jau parametrus, ka mēs atlasam dokumentus, pieņemsim līdz 2 latiem, norādam konkrēto pazīmi. Te mums ir vispār 150 dokumentus, atzīmējam, ka mēs strādājam ar visiem, izvēlamies pogu rīki un dokumentu partneru piešķiršana, atkal norādam partneri un piešķiram. Ja tiek atvērts šis paroles loks, tas nozīmē, ka jūs gribat apstrādāt vairāk nekā 100 dokumentus, un sistēma jums pajautā, vai tiešām jūs to gribat darīt, tātad, lai jūs vēlreiz varētu sevi pārbaudīt. Ja atverās šāds paziņojums, ka ir dokumenti, kuriem jau ir norādīts partners, tas nozīmē, ka jauns nosaukums netiks nomainīts jauns partneris. Ja? Ir tikai un vienīgi tiks piešķirti tiem dokumentiem, kuriem partneris nav norādīts. Ja mēs vēlamies, spiežam pogu labi, un sistēma saliks partnerus visiem tiem dokumentiem, kuriem šis partneru nosaukums nebija. Tā kā esam uzmanīgi, strādājam tiešām uzmanīgi, jo atpakaļceļš tālāk ir pa vienam dokumentam. Bet es domāju, ka tas tāpat jums ļoti daudz ko palīdzēs. Tas ir tieši tāpatās kā masveida kontēt, masveidā šo pazīmi norādīt. Tas viss dara darbu ātrāku un dod daudz vairāk laika citiem darbiem. Kas vēl ir mainījies? Tie, kas strādā ar noliktavu, noteikti ir ievērojuši, kad atverot šo noliktavu sarakstu, tas ir skaists, košs un krāsains, un liekas, ka tagad ir jautrāk strādāt. Ja šāds te jauks, košs un krāsains loks neatverās, tad ir jāatver sistēmas iestatījumos konfigurācija. Šeit ir tāda poga un citi. Un ir tāda pazīme izcelt dokumenta stāvokli ar krāsu, vizuālajie efekti vedņos, ir jāieliek pazīme, kad mēs vēlamies un spiežam pogu noteikti labi. Un tālākā nākošā reizē atverot šo noliktavas sadaļu, mēs redzam, ka mums ir skaists, krāsains, strīpains, košs noliktavas dokumentu saraksts. Ko nozīmē katra krāsa? Es domāju, ka jūs jau skatoties skaidri zinat, un esat ievēroši, ja dokumenti ir iesākti, tad viņš tāds maigi rozā, ja dokumenti ir ievadīti, tad viņi ieraksts ir gaiši zils, apstiprinātiem dokumentiem ir tāds zaļgans tonis, lai gan tas ir atkarīgs arī no katra paša datora, un kontēti savukārt ir balti. Tātad, ja mēs atveram šo dokumentu sarakstu un redzam, ka mums te kaut kur 2010. gada maijā ir kaut kāds krāsains ieraksts, tad ir jāsausās, jo skaidrs, ka dokuments nav ar dokumentu kaut kas nav gluži kārtībā. Ja, tātad mēs reiz varam redzēt, ka tas ir iesākts, vai viņš ir ievadīts, vai viņš ir apstiprināts. Vienkārši uzmetot acis ekrānam ir vieglāk apskatīties un redzēt, ka kaut kas nav līdz galam noliktavā, protams, izdarīts. Tev ir vieglāk arī atrast kļūdas, jo, protams, ir grāmatveži, kas ir pieraduši jau darboties ar šīm pogām, kur atlasa vienkārši pēc pazīmēm, bet tai pašā laikā, ja mēs atveram visu sarakstu, tad ir šajā sarakstā vieglāk ieraudzīt, kur beidzas gads, un kad šajā, pieņemsim, tā kā man šeit iepriekšējā gadā ir kaut kāds līdz galam neapstrādāts dokuments, tā kā pievēršat uzmanību. Es domāju, ka tas jums palīdzēs noliktavas dokumentu apstrādē, tomēr tas būs tāds patīkamāk, kad uzmetot acis, vienkārši ir redzams jau dokumentu stāvoklis un zinām, kur ir kaut kas jāpaskatās un jāpārbauda. Kādas vēl ir izmaiņas? Ja jūs esat aprakstu lasījuši, tad jūs zinat, kad ir izmaiņas partnera kartītes aizpildīšanā. Mēs sadarbojamies ar firmu
ar firmu, kur tā arī saucās, firmas LV. Tātad, ja jūs skatieties šo aprakstu, tad jūs redzat, ka ir šī iespēja norādīt reģistrācijas numuru un nospiežot uz blakus esošo poga rep burtiņu, ir jāatverās firmas LV informācijas meklēšanas logam, kurā tiks atlasīta informācija pēc norādītā reģistrācijas numura. Ilgi meklējam. Lēnām darbojamies un konstatējam, ka kaut kas mums nav kārtībā. Nav kārtībā tas, kad ir kā jau internets, kā jau tehnika, vienkārši doto brīdi ir tehniskas problēmas. Tie, kas ir meklējuši, zina, ka darboties ir ļoti ātri, aprakstā varat apskatīties. Šeit tiktu atrasta pēc reģistrācijas numura vajadzīgais uzņēmums, labajā pusē informācija, vai šis uzņēmums ir aktīvs, vai viņš ir neaktīvs, ja, tātad viņš vairs nav nodokļu maksātājs, vai viņam ir kaut kāda maksāt nespējas vai bankrota procedūra, ir adrese un vēl kaut kādas kontakta informācijas, un nospiežot šo pogu ar ķeksīti, informācija tiek automātiski ierakstīta partneru kartītē, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un telefons un web adrese. Domāju, ka šīs problēmas tiks salabotas ātri, tā kā sekojiet līdzi, viss notiek, un uzņēmums firmas ir noteikti lietas kursā, kad to brīdi kaut kāda informācija nenolasās, bet tas viss notiks un viss būs vislabākajā kārtībā. Ko vēl gribu pastāstīt? Pagājušā gadā valdība ir izveidojusi jaunu nodokli. Mums ir jau pašlaik laikam 11 nodokļi, tad mums tagad ir vēl viens jauns, tas ir mikro uzņēmuma nodoklis. Un kā visi zina, par mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas, tātad gan individuāli uzņēmumi, gan saimnieciskās darbības veicēji. Arī, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienkārši tiek maksāts nodoklis savādākā kārtībā, un pagaidām ir viena deklarācija ceturksnī jāiesniedz, un, protams, pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas, tas ir pats par sevi. Kā ar to visu strādāt Jumī? Jau pagājušā gadā oktobra grāmatašu pēcpusdienā teicu, ka droši varat izmantot sākuma versiju, kārtot savu grāmatvedību, tas ir bezmaksas risinājums, nekādu problēmu tur nav, jo grāmatvedības uzskaita ir tieši tāda pati. Nekas nav mainījies, ir jāievēro daži nosacījumi, kas ir mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Tātad viens ieņēmumu apjoms 70 000 gadā, ne vairāk, un darbinieku skaits ne vairāk kā 5. Un jūs jau smuki redzējāt, ka tad, kad es te klikšķinu pa darbinieku sarakstu un arī algu sarakstu, ja es atveru un aiztaisu, tad man ik pa laikam te izmetās tāds paziņojums. Un tagad es pie viņa netieku kaut nekādā veidā, tā jau tas ir, kad vajag, lūk, ja, šodien darbā ir vairāk nekā 5 darbinieki. Kad šis, un redzat, ka man te ir sarakstā 37, kad šis paziņojums parādās? Šis paziņojums parādīsies tad, ja sistēmas iestatījumos konfigurācijā būs ielikta pazīme kļūst par mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju un ielikts datums.